Labrīt vai labdien! Šodien jūs izmacījāt pirmas деклинациas lietvārdi. Сегодня вы выучили существительные первого склонения, un tagad mēs paņemsim 6 lietvārdi. Pirmas деклинациas lietvārdi. Сегодня мы возьмем 6 существительных, которые относятся к первому склонению. Galds, galds, стол. Ой, двойное это. Стол. Ceļš. Путь, дорога. Путь, дорога, ceļš. Tēvs, отец. Vectēvs, дедушка. Bērns, ребенок. Un brālis. Nē, un brālis, sakiet man lūdzu, vai brālis ir pirmas deklinācijas lietvārds vai nē? Atceramies, ka pirmas deklinācijas lietvārdi pie pirmas deklinācijas lietvārdiem pieder vīriešu dzimte lietvārdi ar galotnes s, š, š, bet brālis galotne ir is, ja? Ņemsim to tālāk. Itak, pirmas deklinācijas lietvārdi. Tagad mums jāveido teikums ar lietvārdiem. Pirmais – galds, stol. Piemērs. Mūsu galds ir ļoti labs. Mūsu galds ir ļoti labs. Mūsu. Tā, tūlīt es jums darīsim tā, ka es jums tagad iedošu 5 darbības vārdi. Darbības vārds, glagol. Pirmais – runāt, говорить, runāt. Otrais – pateikt, сказать, pateikt. Un trešais – stāstīt, рассказывать. Четвертайс – сарунатиес, разговаривать, договариваться. Это у нас уже возвратный. Un iedošu jums vietniekvārdi. Vietniekvārds, vieta, место, vietniekvārds, замещение, замещающий vietniekvārds, местоимение на русском. Es, я, tu, ты, jūs, вы, mēs, мы, viņš, он, viņa, она, viņi, viņas, они. Вини – это мужского рода, они, да, мальчики, мужчины, вини. Виняс – это женского рода, виняс, māsas, meitas, viņas. Bet кревиски ir они, но в русском нету, да, такого, есть просто они, а в латышском они в мужском и они в женском. Итак, jūsu mājas darbs būs paņemt
paņemt mūsu vārdi. Tā atvainojiet, rekur. Mūsu lietvārdi, paņemt mūsu 6 lietvārdi un veidot teikumu. Ja? Veidosim teikumus. Veidot. Создать teikums, предложение. Starp citu teikumu mēs arī paņemsim šeit, jo teikums ir arī pirmas deklinācijas lietvārds. Так как предложение тоже первого склонения существительное. Итак, jums jāveido teikumu. Вам нужно составить 5 или 6 предложений с этими существительными и постараться с этими глаголами, которые мы сегодня взяли, а также с этими местоимениями. Попробуйте. Pamēģināsim, lai veicas, lai jauka diena. Atā!